Jā, es ar savu prezentāciju tad turpināšu varbūt tos labos piemērus un jau pavisam tādas konkrētākas lietas un iespējas, ko var darīt jau šodien un kā var izmantot ne tikai satelīta datus, dažādus telpiskos datus, dronu datus, harvester datus un sensoru datus un ļoti, ļoti daudz dažādas datu avotus, kurus tātad šobrīd jau ir tehnoloģijas, kuras var ātri apstrādāt. Un ļoti, ļoti tā kā īsā laikā, teiksim, es nezinu, stundas, dienas, dažu dienu laikā jau ielikt reālās lietotnēs vai kādās datu plūsmās un jau izmantot tā kā ikdienas dzīvē lēmumu pieņemšanā un lietot jau tā kā organizācijas datu plūsmās. Mūsu uzņēmums Baltic Satellite Service, mums ir pieredze daudzu gadu garumā strādāt ar ģeogrāfiskām informācijas sistēmām, un pēdējo gadu laikā, vairāku gadu laikā mēs koncentrējamies tieši meklējot dažādas šīs iespējamos risinājumus vai pielietojumus, izmantojot satelīta datus. Visvairāk tā kā koncentrējamies tieši uz atvērtajiem satelīta datiem, ko piedāvā Copernicus programma, un mēģinam saprast, kādas ir tie ierobežojumi, un kas varētu būt tomēr tā derīgā informācija, ko var izvilkt ārā no šīs svarīgās informācijas, ko sniedz regulāri uzņemti un šīs te laika rindas ar satelīta datiem. Tātad viens no tādiem pēdējiem risinājumiem, ko mēs esam jau sākuši testēt ar dažādām organizācijām, ir GeoHub platforma, kas tika izveidota sadarbībā ar Eiropas kosmosa aģentūru. Un paredzēta sākotnēji bija tikai tieši valsts un pašvaldību iestādēm, lai varētu šos te satelīta datus kaut kā aktīvāk un mērķtiecīgi izmantot ikdienas darbā. Un tur es pastāstīšu šos te piemērus, kāda tad šobrīd jau ir iespējas un iet un lietot šo te risinājumu. Jā, un paši mēs strādājam arī ar dažādiem pētniecības projektiem sadarbībā ar institūtiem, zinātniskajiem institūtiem gan Latvijā, gan ārzemēs, un piedalāmies arī dažādās Eiropas Savienības atbalstītās programmās un arī ar Eiropas kosmosa aģentūru strādājam. To es vēl pastāstīšu arī, kādas ir tās iespējas sadarbībā ar Eiropas kosmosa aģentūru iet un teiksim, pieteikt šos te jaunās projekta idejas vai mēģināt realizēt kaut kādas konkrētas iniciatīvas, kur būtu iesaistīti tieši satelīta attēli. Tātad, kā šīs te mūsu izstrādes vai darbošanās saistās ar zaļo kursu, tad galvenā doma ir tāda, ka principā no šiem te datiem mēs izmantojot dažādus algoritmus un mašīnu mācīšanās algoritmu apmācību, mēģinām iegūt maksimāli labu, ticamu rezultātu un novest šo rezultātu jau reālās lietotnēs, kur tad mēs varam parādīt konkrēti, kā šie satelīta dati ikdienā jums palīdz. Un sadarbībā, tas ir dažādās jomās, tātad šie te dati ir iespējams savākt ļoti, ļoti detalizēti gan meža joma, gan ūdens, tas pat plūdu problēma, lauku uzraudzība, tāpat arī šīs te sega emisiju aprēķini un tam līdzīgi. Bet es iešu tālāk, es rādīšu ar konkrētus piemērus jau lietotnēs, kad tas būs tā kā varbūt interesantāk par tiem reālajiem piemēriem jau. Un, jā, tā kā galvenā tā ideja GeoHub platformā ir tā, ka ne tikai eksperti, bet arī lietotāji, kas ir ikdienas lietotāji, var aiziet uz šo te platformu, izveidot savu vidi, piekļūt satelīta datiem un tā kā Lego klucīšus apmēram salikt kopā tās apstrādes algoritmus, kas tur arī ir uzskaitīti, kādi ir iespējami jau sagatavoti iepriekš un kurus var izmantot. Un jau iegūt šo te analīzes rezultātu un nopublicēt kā skaistu web lietotni. Šeit ir visi tie līmeņi, kad sākot no satelīta datu pieejas, gan tad mēs sadarbojamies arī ar zinātniskajām organizācijām, kuri tad var savus algoritmus iekopēt vienkārši šajā te platformā, palaist uz satelīta datiem un piegādāt jau gala lietotājiem šo te konkrēto rezultātu.
Tātad šāds ir interfejs šai GeoHub platformai. Tātad apu GeoHub.net, kur jūs varat redzēt jau šobrīd šīs 6 dažādas lietotnes. Visa platforma ir atvērta. Tad jūs vienkārši varat iet, piereģistrēties, kas nozīmē vienkārši ievadīt savu e-pastiņu, lai izveidotu savu vidi un lietot šīs lietotnes. Ir lietotnes, kurām arī nav nepieciešama nekāda reģistrācija. Tātad projektu mēs realizējam sadarbībā ar lietuviešu Klaipēdas universitāti. Klaipēdas universitāte piedāvā divas lietotnes, kas ir jūras uzraudzībai, kuģu uzraudzībai tieši. Un otra lieta ir ūdens kvalitātes monitoringam. Šeit ir arī, tad projekts iet ar visas 3 Baltijas valstis. Tad arī par Latviju, visi šīs mērījuma stāciju dati, kā arī informācija no satelīta datiem ir apkopota un pieejama šajā ūdens kvalitātes lietotnē. Visas aplikācijas ir 4 valodās, tad latviešu, lietuviešu, igauņu un angļu. Un ir pieejama arī ļoti īsa video, kas ir pieejama šajā mājaslapā, kur jūs par katru aplikāciju varat redzēt, ko katra piedāvā un kādi ir ieguvumi, izmantojot šos datus. Tad igauņu partneris Datel rādīja, tātad demonstrēja un izveidoja 10 dažādi lielākajās Baltijas pilsētās, tad Latvijā, Rīga, Liepāja, Daugavpils, šo te infrastruktūras svārstību monitoringu vai zemes svārstību dažādi, tieši pilsētu vidēs. Tur ir šīs analīzes dati pieejami, un tad EDI institūts, Datorzinību institūts salika kopā datus par derīgo izrakteņu ieguves teritorijām, kur viņi skatās, kā licenču izsniegšanas dati atbilst kopā tas, ko var redzēt satelīta datos, un izveido šādu aplikāciju. Un mēs paši izveidojām tātad meža monitoringa risinājumu, ko es arī vēlāk parādīšu slaidos, kā tas izskatās. Kā arī lauka atbalsta dienests piedāvā lietotni, kas parāda kūlu ugunsgrēkus un arī aplūdušos laukus, bet nevis no plūdiem, bet arī no stiprām lietavām, teiksim. Tātad tieši šīs ūdens paaugstināto līmeni. Tā par šo igauņu lietotni Datel piedāvā tātad, konkrēti, kur var redzēt šīs zemes svārstības. Un, piemēram, viens no piemēriem, ko viņi atklāja, kad ir Daugavpilī vienības tilts, un ka viņi redz, ka tur tā svārstība, ka, teiksim, iet, tā kustība ir tā kā, ka tilts iet uz leju. Un vai tā ir problēma, teiksim, tā kā pašā algoritmā, vai ir tiešām reāli tā problēma. Šobrīd mums oficiāli atbildi tā kā nav, neesam saņēmuši, bet mēs esam informējuši arī attiecīgās institūcijas par šādu problēmu. Tas ir viens no tādiem reāliem datiem, bet tas ir par jebkādu infrastruktūru. Jūs šādus datus varat redzēt jau tagad. Tad ūdens kvalitātes uzraudzība, tātad šeit ir gan chlorofīla daudzums, gan tur cieto daļiņu izplatība. Tātad visās gan ūdens temperatūra, gan piekrastē, gan arī iekšzemes ūdeņos. Un tad pārēju pie meža lietotnes. Tātad, principā, te ir iestrādāti 3 scenāriji, kurus arī jūs jau šodien varat lietot. Tātad ideja tāda, ka jūs pieregistrēties, jūs ielādējat savus meža īpašumus, un jūs varat sekot līdz izcirtumiem. Jūs redzat, kāds ir status, cik daudz meža ir attiecīgajā meža nogabalā. Otrs scenārijs ir, ka jūs varat redzēt meža veselību, tātad vai tur izgrauzis, vai bebradambis, paaugstināts ūdens, vai kādas citas slimības, vai ugunsgrēki un tam līdzīgi. Arī testējām šo tā kā labi rezultāti sanāca. Daudz staigājam arī pa mežu, sadarbojamies ar dažādām valsts pašvaldības privātajiem meža īpašniekiem. Un valsts meža dienests arī nopublicē šos datus GeoHub platformā, kur redzam šīs teritorijas pa iepriekšējo gadu, kur ir šīs izgraužu riska teritorijas tieši. Un trešais scenārijs, kas būs, tā kā mēs finalizējam Interreg pārobežu projektu kopā ar igauņiem,
kur būs tātad rekomendācijas meža īpašniekiem, kur meža teritorijas ir nepieciešama šī kopšana. Gan jaunaudzēm, gan arī pieaugušiem mežiem. Un atkal tā ideja tāda, ka tieši tajā pašā jūs iedodat savus meža īpašumus, par kuriem jums ir šī interese. Tad mēs palaižam šos modeļus un atribūtu datos vienkārši pieliekam, ir nepieciešama kopšana vai nav. Un jūs pēc tā varat uzreiz redzēt jau skaistā web lietotnē, piemēram, kuros īpašumos tas ir nepieciešams, kas atkal saistās attiecīgi ar meža veselību un ilgtspējīgu šo meža augšanu. Vēl interesants piemērs, vai tāds, jauks piemērs, kas pašam sadarbībā ar Zemnieku saimu, pārējot tagad uz lauksaimniecību. Tātad ir šajā pašā platformā, tātad Zemnieku saima piedalās dažādos projektos, un lai šie projekta rezultāti tiktu vieglāk pieejami arī Zemnieku saimas biedriem, vai lauksaimniekiem, tad viņi katru projektu šādi skaistas tematikas, ko viņi rada projekta ietvarā, izveido jaunu slāni. Un tad šajā platformā jūs varat skaisti nopublicēt kā jaunu slāni gan aprakstu, par ko šis projekts ir bijis, ielikt visu skaistu logotipus, leģendas, kā arī redzēt šos datus un ielādēt savus laukus un attiecīgi redzēt, kā tos jūsu laukus, vai kāda šī kvalitatīvā vai jaunā informācija ietekmē jūsu teritorijas, jūsu lauksaimniecības zemes. Viens piemērs ir par šo bioloģisko mēslojumu, kur jūs no bioloģiskajām iekārtām. Tātad šis slānis parāda kultūras, kuras drīkst mēslot ar šādu mēslojumu, kuras nedrīkst. Tātad zaļie vai sarkanie poligoni. Un attiecīgi ir punkti, tātad, kuros ir pieejams šīs dūņas mēslošanai. Un tad lauksaimnieks atkal saliekot, vienkārši atverot šo karti, saliekot savus īpašumus uz kartes, ļoti viegli uzreiz var redzēt, kurā vietā viņš var iegūt dūņas un vai viņš drīkst vai nedrīkst mēslot atkarībā no tās kultūras. Un šajā visā lauksaimniecībā Smart Agro LV, kas ir Zemnieku saimas tāda pamata infrastruktūra, kur viņi liek visus šos telpiskos datus, ir arī pieejami satelītdati, jaunākie satelītdati ar visiem datiem, kad šis attēls ir uzņemts, bez mākoņiem attēli ir atlasīti, un tur ir dažādi satelīta indeksi, kas palīdz saprast labāk, kā veģetācija aug, piemēram, tur ziemaskviešu indeks vai tas NDVI veģetācijas indeks un tam līdzīgi. Un ir arī satelītdatu laika rindas, kā arī dažādas telpiskās šīs atvērtie dati, kā arī kadastra reģistrs, meliorācijas reģistrs, aizsargājumās dabas teritorijas un tam līdzīgi, kas arī pieejami kā slānīši. Tur jūs arī atvērta lietotne, varat iet un skatīties un lietot. Aizsargjoslu kontekstā tad arī ir tāds labs piemērs, kur mēs strādājam ar Sentinel datiem, kas ir arī atvērtie dati. Šajā gadījumā šis projekts ir ar sadales tīklu, kur tiek uzraudzīts šīs aizsargjoslas. Un pieliekot klāt drona datus, vai šo lidaru datu, kas ir arī no droniem tiek uzņemti, tad var ļoti precīzi pateikt, sadales tīkla tas gala risinājums būs tāds, ka viņi ļoti precīzi var pateikt, kurās vietās viņu visā Latvijā, tad ir tīkla, tajās aizsargjoslās ir nepieciešama tīrīšana. Un mēs varam salikt vairākas kategorijas un uztaisīt prioritizēt vietas, kur tas ir nepieciešams ātrāk, un vietas, kur atkal var gaidīt. Un tādā veidā, it kā vienkārši tā ideja, bet šādi, apstrādājot šos datus, uzņēmumiem ir pilna informācija tā kā par visu šo tīklu. Un šo var pielāgot arī dažādām citām aizsargjoslām un tam līdzīgi. Par plūdiem turpinot, ja, tātad plūdu riski attiecās uz dažādiem objektiem. Viens no risinājumiem, piemēram, kas mums ir gāzes tīkla infrastruktūrai, kuru atkarībā no plūdu gadījuma, tad
Mēs varam pārskatīt ļoti īsā laikā, kuras infrastruktūras vietas tika ietekmētas un kurās vietās teiksim, bija šis te aplūdums. Un tad jau teiksim, uzņēmums var iet skatīties uz tām konkrētām vietām un pārbaudīt, vai ir kaut kādi bojājumi notikuši. Šajā te risinājumā tātad ir satelīta dati iesaistīti arī, kad ir pieejami dati, tad mēs redzam jau to faktisko stāvokli, kā arī ir tāda viegla modelēšanas iespēja ielikta, kad atkarībā no staciju datiem, kas mēr ūdens līmeni, tātad mēs varam parādīt, kuras vietas aplūst. Un atkarībā no tātad pie šīm te stacijām tuvāk šie modelēšanas dati ir ļoti precīzi. Ja ir teritorijas, kur nav šie stacijas, tad atkarībā no reliefa tie dati var būt neprecīzi. Un tad mēs tagad strādājam arī pie viena risinājuma, kur mēs no satelīta datiem varam noteikt ūdens līmeni, ūdens līmeņa augstumu, jebkurā vietā, kur arī nav šie staciju dati. Tas būtu nākamais solis. Es nezinu, kad šis risinājums būs gatavs pieejams, bet šobrīd ir šāds te prototips, kuram tad mēs mēģinām likt klāt arī hidroloģisko modelēšanu, lai ļoti, ļoti precīzi sniegtu šos te plūdu datus. Jā, un tad, kā jau es minēju, tātad vairāki ieguvumi noteikti būtu lietotājiem tādā ziņā, kad ir pieejami šie te dati jau, kas ir gatavi sagatavot un regulāri tiek atjaunoti. Tāpat arī dažādi algoritmi ir pieejami un ir iespēja šo te GeoHub platformu izmantot arī kā vienas pieejas punktu, tātad arī dažādām organizācijām apmainīties ar datiem un to izmantot. Un konkrēti piemēram mēs strādājam jau ar igauņu meža īpašniekiem, kā arī tagad lietuviešu vides ministrija interesējās, kā viņi un attiecīgās vairākas aģentūras tātad varētu kopīgi izmantot gan šo te meža lietotni, gan arī tā kā ministrija savām vajadzībām šos te datus. Jā, un noteikti vēl svarīgi tas, kad iespējams arī šos satelīta datus ir jauni satelīti, kad var aprēķināt šīs te CO2 emisijas. Mēs ar Rīgas Tehnisko universitāti reiķinājām purviem CO2 un metāna gāžu emisijas, tā kā pētnieciskā projekta ietvarā, tā kā tāds prototips arī ir pieejams. Un, piemēram, Rīgas dome, teiksim, arī bija projekta izmantojot tīri aktuālos satelīta datus vai analizējot 2-3 gadu satelīta datos, teiksim, zaļās teritorijas, piemēram, noteicām, kādas ir izmaiņas pa apkaimēm, kur ir pieaudzis šis zaļo teritoriju īpatsvars un kur ir atkal samazinājies. Tāpat arī ļoti labi var redzēt, kur, piemēram, nepieciešama kaut kāda ūdens, teiksim, ezeru vai dīķu vai kādu upju tīrīšana, ezeru tīrīšana, teiksim, jo var redzēt, kur aļģis ir ļoti pieaugušas, savērojušās. Daudz ir tādas, ir ierobežojumi satelīta datu izmantošanā, bet ir arī ļoti daudz tādi tiešām risinājumi, kas strādā un kuri dati tiešām ir ticami un reāli, kurus var izmantot. Un tad es aicinātu uz sadarbību. Arī tātad viena lieta ir izmantot šo te GeoHub platformu, un kā arī teiksim, ir pieejami caur kosmosa aģentūru šie te voucheri, kad var izmantot jau konkrētus risinājumus, kā arī kopīgiem spēkiem, teiksim, jums kādas idejas varam rakstīt Eiropas kosmosa aģentūrai pieteikumus par jau tādā, tur ir viena no iespējām ir, kur tu vari rakstīt jau uz pilnīgi konkrētiem risinājumiem, un šī risinājuma ieviešanai jau organizācijas ikdienas darbā. Tad izmantojot šādas iespējas, vai arī ir dažādas Eiropas citi finansējuma avoti, teiksim, tur Eurostars projekti, Eureks projekti, tie paši Interreg projekti, pārobežu sadarbībai. Ar Igauniju mums arī ļoti laba pieredze ir jau vairāk gadu garumā līdzīgi. Tas no manas puses būtu viss. Paldies liels! Lielas paldies, Ilze, ļoti interesanti. Un tad saprotu, ir arī pieejama ārvalstu dati, jo bija arī jautājums. Jā, ir visa Baltija, satelīta dati. Mēs tagad esam noslēguši līgumu, ka mēs ejam uz visu Eiropu, Turciju, arī uz austrumu
reģionus. Un tad bija vēl interesants jautājums par to, ka jūsu risinājums šķiet īpaši vērtīgi lielākajām pilsētām, bet kā ir ar mazajām pašvaldībām? Kādas varbūt ir minimālās prasības, tehniskās, personāla, finanšu mazai pašvaldībai, lai tā varētu sākt izmantot GeoHub platformu savos klimata adaptācijas un plānošanas procesos, kā arī jautājums par pašvaldībām, piemēram, kur ir daudz mežu? Tur, kur ir daudz meža, nākat, liekat savus poligonus iekšā, jūs varat to pamatinformāciju dabūt, un tad jau konkrētākas lietas, teiksim, šobrīd mēs runājam daudz ar meža īpašniekiem, kad viņiem interesē dronu dati, un tieši dronu datu analīze. Un tad jau ir iespējams arī, vai jums pašiem ir droni, vai sadarbībā ar kādām uzņēmumiem, jo tagad dronu datu cenas arī krietni samazinās, un ir reāli pieejami šie te dati un datu izmantošana. Līdz ar to, tad, es domāju, jebkurai pašvaldībai šobrīd jau ir gan tās iespējas izmantot šo brīvpieejas informāciju, gan arī, teiksim, par nelieliem resursiem arī ļoti, ļoti detalizēti savākt šo informāciju un izmantot. Tad, principā, arī mazajām pašvaldībām ir tā iespēja, ja? Jā, protams. Un tā sadarbība projekta ietvaros tur jau atkal ir tiem pašvaldībām, piemēram, kurām ir plūdu problēma vai kurām ir meži. Laipni aicinātas un varam kopā iet uz projektu pieteikumiem. Un tur kosmosa aģentūras apmēram tas pieteikuma cikls no pieteikuma līdz rezultātam ir apmēram kādi 3-4 mēneši. Un viņi pat ir gatavi finansēt arī pašvaldības izdevumus. Liels paldies!